Vai ir sākusies jauna finanšu krīze? Šoreiz es uz šo jautājumu paskatījos mazliet savādāk. Es apskatījos pēdējos 15 gadus un salīdzināju, kā akciju tirgus ir attīstījies un vai esošais akciju kritums ir kaut kas ievērības cienīgs pretēji tam, kas ir noticis. Un faktiski jāatzīst, ka uz šo brīdi, vismaz, kad mēs ierakstām šo video, nekas būtisks ir noticis, jo iepriekšējais, teiksim tā, ievērojamais kritums, es teiktu, bija tikai 2007. līdz 2009. gadā, kad bija globālā finanšu krīze. Pēc tam akciju tirgus būtībā uzkāpa kā loda līdz pat 2020. gada sākumam, kad sākās Covid krīze. Un pēc tam vēl pēc pāris gadiem akciju tirgus strauji kāpa, un 2022. gadā kritās, kad bija milzīga inflācija, centrālās bankas kāpināja savus procentu likmes un, protams, sākās karš Ukrainā. Un pēc šīs mini-krīzes vai tāda akciju tirgus korekcijas atkal sekoja fenomenāls kāpums, un tagad Donalds Trumps vienpersoniski ir veicis diezgan veselīgu akciju tirgus korekciju. Bet pašlaik uz iepriekšējiem kritumiem šī vēl nav ne krīze, ne akciju tirgus kritums, kam būtu kaut kāda ievērojama nozīme. Bet kāds attīstīsies, to, diemžēl, vai par laimi, mēs neviens vēl nezinām.